Labdien visiem apmeklētājiem konferences. Es esmu Ernests. Es vadīju šo te, joprojām vadu tehniskās komitejas, tehnisko komiteju 04, tātad betona ilgtspēja. Tad šodien pastāstīšu par to, ko mēs nedaudz vairāk kā gada griezumā esam paveikuši. Tad pašu komiteju izveidojām 2024. gada aprīlī, un tā tad pārstāv dažādus nozares ekspertus no lielākajiem betona produktu ražotājiem, universitātēm, kā arī projektētājiem. Un šīs te vadlīniju izstrādes periodā mēs tikāmies salīdzinoši bieži, tad 1 līdz 2 reizes mēnesī, lai diezgan lielā ātrumā arī varētu šo te dokumentu sagatavot un vienoties par šī dokumenta, teiksim tā, saturu. Un tad tie galvenie mūsu mērķi bija tātad izstrādāt CO2 gāzu emisiju vidējā līmeņa un samazināšanas līmeņu noteikšanas metodiku Latvijā ražotam betonam, kā arī izstrādāt sistēmu betona ar samazinātām CO2 emisijām klasifikācijai Latvijā. Taču pirms mēs ejam tālāk detaļās, gribēju noskaidrot, ko klātesošie domā par zaļo betonu un kā betonu var padarīt zaļāku. Tad, lai to izdarītu, es gribētu palūgt Jāni Kudiņu palīgā. Šeit ir Jānis. Un tad es uzdošu pāris jautājumus par to, vai konkrētā lieta var padarīt betonu zaļāku vai nevar. Un es gribētu dzirdēt kādu no jums viedokli par to, vai tas padarīs vai nepadarīs. Un tad Jānis staigās pa zāli un kādam no jums pajautās. Un kā tādu bonus par to, ka jūs atbildat, es piedāvāju tādu mazu suvenīriņu no Japānas. Es varu arī atvērt viņu vaļā. Tas ir, es nesen, man bija tā privileģija būt Japānā, un tad atvedu mazu suvenīriņu, kas ir viņa tādi slavenie KitKat ar dažādām garšām. Šajā gadījumā, laikam, zemeņu. Tas, kurš gribēs, tam paceļ roku, ja, tad pie tā es arī iešu. Jā, labi, tad sākam. Un tad jautājums pirmais ir, vai aizvietojot CEM1 tipu cementu ar CEM2 tipu cementu, mēs padarīsim betonu zaļāku? Andri, jautājums tev. Es domāju, ka krāsa nemainīsies cementam, bet viņš kļūs vidē draudzīgāks, jā. Pareizi. Ir, ja mēs Konči tev. Ja mēs paskatāmies uz Švenka pieejamiem EPD, tad mēs varam redzēt, ka CEM1 tipa cementam ir aptuveni 705 kg CO2 uz tonu, un CEM2 ALL tipa cementam ir būtiski mazāk, tad 630. Labi, nākamais jautājums. Ja mēs pievienojam betonam vairāk chroma oksīdu, jeb zaļo pigmentu, vai betons kļūs zaļāks? Gita, jautājums būs tev. Tu tā kā zinošākais cilvēks šajā jomā. Krāsa noteikti mainīsies, bet vidē draudzīgāks nekļūs. Paldies, Konču arī dabūsi. Pareizi, Gita. Tātad krāsa tiešām kļūs zaļāk, taču betona radītās emisijas patiesībā pieaugs, jo pigmenta ražošanas procesā arī rodas papildus emisijas, un ja mēs šo pigmentu pieliekam betonā, tad betons kļūst vēl emisiju ietilpīgāks. Un tad jautājums, vai mēs veicot betonu sastāvu CO2 aprēķinu, vai tad mēs padarīsim betonu zaļāku? Ulvi, atļaušos piedot tev mikrofonu. Paši aprēķini par sevi neko nemaina. Jā, pareizi. Aprēķini Konču neko arī nemaina. Taču aprēķini tas ir tāds pirmais solis, lai mēs spētu vispār saprast, kas tad mūsu betonā rada emisijas un ko mēs varam darīt, lai tās samazinātu. Un šeit es gribētu citēt tādu vienu diezgan zināmu citātu. Tad mērīšana ir pirmais solis, kas ved uz kontroli un galā uz uzlabojumiem. Ja tu kaut ko nevari izmērīt, tu to nevari saprast. Ja tu to nevari saprast, tu to nevari kontrolēt. Attiecīgi, ja mēs vismaz izdarām šo pirmo soli, izmēram emisijas, mēs spējam tālāk šos datus analizēt un tās kontrolēt.
Tad nākamais jautājums, vai samazinot specificēto betona stiprības klasi, mēs samazināsim CO2 emisijas? Es atļaušos aiziet šajā pusē, kur projektētāji rēķina. Tāpēc tev jautājums. Droši vien jau, ka sanāks, jā. Tā pareizi, jā. Konči tev arī. Paldies. Tad šeit arī izgriezums no pašām tehniskajām vadlīnijām. Un, kā mēs varam redzēt, tad, kad mēs ejam pa betona klasēm uz augšu, tad uz mazākām betona klasēm, tad arī šis te references betona sastāva CO2 emisijas, viņas arī samazinās pakāpeniski. Un šeit es gribēju vēl arī pieminēt, ka betona stiprības klase nav vienīgais faktors, kas var sastāva emisijas samazināt. Tad, kā jau arī konferencē tika jau vairāk kārtīgi pieminēts, tad pagarinot šīs te konstrukcijas mūža ilgumu, mēs varam, jā, pašam betonam sākumā būs lielākas emisijas, taču ilgtermiņā, izdalot uz ēkas dzīves ilgumu, mēs varam, teiksim, to emisiju izdalīt uz ilgāku periodu. Un tāpat arī mainot pildvielas, mēs varam samazināt vai palielināt emisijas. Un svarīga lieta – specificētais betona stiprības sasniegšanas vecums. Ja mēs to pagarinam, tad arī ir iespējas samazināt sastāvu emisijas. Un tad tāds jautājums, vai palielinot betona cenu, mēs to padarīsim zaļāk? Nu tad tā, kam var uzdot to jautājumu, aizējam varbūt kaut kur beigās. Mums bija, bet vairāk nav. Bet te var uzprasīt. Man liekas, ka tam nebūs tiešā veidā nekāda sakara. Droši vien pa lielāku naudu var nopirkt ar zemāku CO2 saturu, bet tas nebūs tiešā sakarā. Un pa iepriekšējo es gribēju piebilst, ka tā nav godīga atbilde par betona stiprības klasi, jo jums uz vienu kaut kādu nespējas vienību būtu jārēķina, nevis uz vienkārši stiprības klasi kā tādu. Stiprāks betons vairāk tur. Līdz ar to iespējams, ka tas ir nepieciešams mazāk. Tā kā nebūs tik vienkārši, tā kā vienkārši paziņot, ka 1 kubikmetrs būs lētāks. Varbūt vajadzēs mazāk kubikmetrus. Paldies, diskusija svarīga, jā. Jā, svarīga diskusija. Mēs varam par to pēc tam padiskutēt pēc prezentācijas. Konču mēs varam dot? Protams. Jā, paldies. Jā, tad nevienmēr zaļāks betons būs dārgāks betons. Vēl viens būs. Un šīs te vismaz sākuma līmeņos, kur mēs ejam no references un nedaudz uz leju, tur noteikti izmaksas būtiski vai pat vispār nemainīsies. Un pēdējais jautājums ir, specificējot zemu CO2 betonu agrā stadijā, vai tad mēs samazināsim CO2 emisijas? Nu, tad droši vien mēs ietu kaut kur štajā pusē vairāk. Nu, tuvāk visam. Man Jānis zāle sēž. Viņš man prasīja konču, jā. Es domāju, ka noteikti jo ātrāk, jo labāk. Paldies. Tev konču. Protams, ja ēkas specifikācijā tātad būs jau ielikts, ka ir nepieciešams konkrēta līmeņa betons, tad tas arī palīdzēs gan ēkas kopējā aprēķinā, gan arī konkrēti betonam jau plānošanas stadijā samazināt šīs emisijas. Un šeit gribēju parādīt arī piemēru, kam es ceru, ka šīs te vadlīnijas pēc kāda laika līdzināsies. Tas ir piemēram Norvēģijai, kur attīstītājs atnāk pie ražotāja un prasa, man lūdzu piegādājiet low carbon A klases betonu, un tikai tādu. Tad no pieredzes arī tāpat Zviedrijā vadlīnijām klienti nāk pie ražotāja un prasa konkrētu līmeņa produktus. Un tad par pašām vadlīnijām. Pirmkārt, es domāju, ka jebkuram, kam ir saistība ar būvniecības industrijas, ieteikt iepazīties ar šīm vadlīnijām. Šīs vadlīnijās ir detalizēti aprakstīts, kā tika aprēķināts references sastāva emisijas, kādi pieņēmumi tika veikti un kādi dati izmantot aprēķinos. Sekojot šim dokumentam, arī savam saražotiem betonam, jūs varat mierīgi noteikt CO2 emisijas, kā arī specificēt projektos betonu ar zemu CO2 nospiedumu.
Mēs neesam pirmie pasaulē, kas šādu dokumentu publicē, taču mēs esam pirmie Baltijā, kas šādu dokumentu esam publicējuši. Tātad esam noteikuši betona references CO2 emisijas un arī samazinājumu līmeņus. Šis dokuments var kalpot, un viņam vajadzētu kalpot kā rīkam pasūtītājiem, lai noteiktu vēlamo emisiju līmeni un varētu arī viegli salīdzināt dažādu ražotāju sniegtos piedāvājumus. Taču šis dokuments arī ļoti labi kalpo demokratizējot CO2 aprēķinus. Viņš ir kā rīks betona ražotājiem, lai saprastu, kāds tad ir mana ražotā betona CO2 emisiju līmenis. Un tad tā ātri izskriesim cauri par to, kā tad mēs komitejā darbojāmies. Mēs sākumā iepazināmies ar citu valstu izdotajām vadlīnijām, kā piemēram Zviedrijas, Somijas un arī Norvēģijas izdotajām vadlīnijām. Un pēc detalizētas analīzes mēs secinājām, ka mēs gribam bāzēt savu pieeju uz Somijas betona savienības vadlīnijām, jo tās mums šķita vistuvākās tam, ko mēs gribam sasniegt ar šo dokumentu. Tātad vadlīnijās mēs sākumā definējām references betona sastāvus. Kopumā tādi ir 20, un tie ir iedalīti 3 grupās, kas ir parastais betons, un šeit arī izgriezums no vadlīnijām, kur mēs varam redzēt, kādas stiprības klases ir nodefinētas, ar kādām vidas iedarbības klasēm konkrētie betoni ir pieejami, un kāds cements ir rēķināts, un kāda ūdens cementa attiecība ir ierēķināta. Tāpat tās arī saule izturīgs betons un saule izturīgs betons ar saule izturīgām pildvielām. Un šajā dokumentā kā references cementu mēs izmantojām Švenka CEM1 cementu no Brocēniem. Pirms ejam detalizētāk vēl aprēķinu metodikā, zinu, ka jau pieķērās vienā no prezentācijām par šo, bet gribēju nedaudz detalizētāk iziet cauri vispār, kas tad ir dzīves cikla stadijas un kādas tās ir. Un šeit es gribēju uzsvērt, ka ir tādas 3 lielās stadijas. Ir dzīves sākums, kas ir A stadija, tad ir pati materiāla izmantošana, kas ir B stadija, un C stadija, kas tad notiek ar šo materiālu, kad viņš tātad beidz savu dzīvi. Un tad tas, ko mēs vadlīnijās darām, tad mēs rēķinam A1 stadiju, kas ir šie izējmateriāli ieguve, un tad šos izējmateriālus mēs transportējam līdz ražotnei, un ražotnē dažādos procesos, tātad mēs nonākam līdz gatavam betona produktam. Pēc tam produkts jau tiek transportēts uz būvobjektu, un tad iestrādāts jebkādā konstrukcijā, kur tas ir nepieciešams. Un tad nākamā dzīves cikla stadija, tad viņam ir pati eksploatācija, un kas šeit ir betonam svarīgi, kad eksploatācijas laikā šajā stadijā rēķinās arī iekšā karbonizācijas procesi. Un pēc dzīves cikla beigām tad ēka tiek nojaukta, un tad transportēti vai nu ir tātad uz poligonu, kur tiek noglabāti materiāli, vai arī materiāli tiek izmantot otrais tātad kādā citā pielietojumā. Taču tas, kur mēs tātad fokusējāmies, ir uz stadijām A1 līdz A3, kas ir tātad produkta stadijas. Un gribētu uzsvērt, ka mēs tātad rēķinājam šīs emisijas pēc vienotā EN standarta principiem. Un tas, kas vēl svarīgi, ka tātad materiāla transports no ražotnes līdz objektam, tas šajās vadlīnijās nav iekļauts. Un tātad, lai veiktu aprēķinus, mēs definējām konkrētos izējmateriālus un arī to emisiju faktorus, kā piemēram cementu, smiltis, ūdeni un citus. Un tad arī šajā dokumentā var redzēt, kādi tad ir šie avoti. Piemēram, vai tas ir vides deklarācija, kas mums ir datu avots, vai tā ir ekoinventa datubāze, ja mums tātad nav pieejama tāda vides deklarācija konkrētiem produktiem. Un tad tālāk mēs arī ilgās diskusijās vienojāmies par to,
cik tālu Latvijā vidēji tiek vesti izējmateriāli līdz ražotnēm, tur cements, smiltis un tā tālāk, un arī ar kādu transporta līdzekli tas tiek darīts. Un tad, lai labāk izprastu, cik šīs vadlīnijas ir nozīmīgas un arī noderīgas, es gribēju parādīt, kā tad viņas izmantot savam labumam. Piemēram, ražotājs grib saprast, kādā līmenī tad ir mans betons. Tad, piemēram, tagad es paņemšu no vadlīnijām definēto C30-37 betonu, kuram ir definēts, ka Latvijā tas ir 330 kg kubikmetru. Bet savam ražotiem betonam jūs varat paņemt savus datus, un pēc tam es parādīšu, kā tos izmantot, lai aprēķinātu šo CO2 pēdas nospiedumu. Tātad pēc ūdens cementa attiecības mēs tam sarēķināt, ka ūdens ir 182 kg un smalkā un rupjā pildviela attiecīgi 926 kg kubikmetru. Tad A1 stadijas emisijas, kā tad mēs tās varam aprēķināt? Tātad mums ir 330 kg cementa uz kubikmetru betona, un šeit vadlīnijās mums ir arī parādīts vismaz tas, ko mēs rēķinājam. Ja mēs tad izmantojam CEM1 cementu, tad cementa emisijas būs 705 kg CO2 uz tonu. Taču, ja izmantojam citu cementu, piemēram, CEM2 tipa cementu, tad atverot vidas produktu deklarāciju, mēs varam viegli noteikt, kādas tad ir šīs cementa emisijas. Un tad ir vienkārši formula, kas ir 330 pareizinot ar to, cik mums ir liels zudums ražotnē, un pareizinot ar materiālu koeficientu mēs iegūstam, cik tad ir emisijas A1 stadijā no cementa. Un tāpat var darīt ar visiem citiem materiāliem. Un tad A2 stadijā mēs tātad paņemam, piemēram, smalko pildvielu. Mēs zinām, ka tā tiek transportēta 120 km ar smago automašīnu. Mēs tātad zinām arī šo emisiju koeficientu priekš smagās automašīnas, kas ir arī vadlīnijās norādīts. Un tad ar šādu formulu, kas arī vadlīnijās ir aprakstīta, mēs varam sarēķināt, cik tad CO2 mēs radām no tā, ka mēs smiltis aizvedam līdz betona ražotnei. Un A3 sadaļas emisijas, tās pat mums nav jārēķina. Vadlīnijās jau ir pateikts, ka vidēji Latvijā tie būs 2,6 kg CO2 uz kubikmetru, bet, protams, ja mums ir pieejami dati, ir iespējams arī pašam aprēķināt, izmantojot elektrības, gāzes un cits patēriņus, cik tad ir mūsu aktuālās emisijas. Un tad, kas mums kopā tur sanāk? Tātad no cementa mums ir A1 un A2 rezultāti, un smalkā pildviela un rupjā pildviela. Tas, ko es šeit gribētu uzsvērt, ka patiesībā pildvielām lielāku daļu no emisijām rada nevis pats materiāls, bet materiāla transports no ieguvas vietas līdz betona ražotnei. Un pieliekam vēl klāt A3 sadaļu, kas ir 2,6 kg, un kopā iegūstam 276 kg CO2 ekvivalentu uz kubikmetru betonu, kas arī sakrīt ar to vadlīnijās redzamo ciparu, kas ir 275, kas ir nopaļots cipars. Ieteiktu katram, kurš vēl to nav darījis, noteikti iziet šim procesam cauri, lai saprastu, kā tas vispār notiek. Bet, ja pēc tam ir slinkums pašiem rēķināt, tad daži labdari ir izveidojuši vai vēl veido betona CO2 kalkulātoru. Tas būs pieejams pēc vakardienas bildi, tad pēc 84 dienām. Un tātad pēc 84 dienām betona CO2 kalkulators.lv tur varēsiet savus datus ievadīt un arī redzēt, kādas tad ir jūsu konkrētā betona emisijas. Tad, ejot pie nopietnākām lietām, vasarā cementa nozare ir nedaudz mainījusi to, kā norāda
šajās te EPD, ja vidas deklarācijās cementa emisijas, un no jaunajos dokumentos tātad pirmā lieta, kas tiek norādīta, ir neto CO2 emisijas. Un tās pa lielam ir tāda ļoti vienkāršotas, tās ir bruto CO2 emisijas, kas ir visas emisijas, kas rodas no cementa ražošanas, mīnus tās emisijas, kas rodas no alternatīvā kurināmā tātad izmantošanas. Un, jā, tas ir tas, ko es minēju. Un kāpēc ir šāda izmaiņa? Izmaiņa ir tāpēc, ka cementa nozare tātad kurina šo te alternatīvo kurināmo, taču emisijas par to skaitās pie viņu tātad produkta, bet jaunajā metodē tātad tiek ievērots princips, ka piesārņotājs maksā. Un līdz ar to mēs arī jaunajos dokumentos varam redzēt, ka ir būtiska ietekme uz cementa un betona CO2 emisijām. Ja mēs paņemam šo pašu Schwenk CEM1 cementu, mēs varam redzēt, ka pēc bruto aprēķina metodikas cementam ir 705 kg CO2 ekvivalentu uz tonu, tad pēc neto sistēmas mēs iegūstam jau 571 kg, kas ir 19% samazinājums. Un līdz ar to mēs arī komitejā esam pārrēķinājuši šos references betona vērtības, kā arī visas samazinājuma vērtības, un arī kādā vēlākā brīdī noteikti šīs dokuments tiks papildināts ar jaunajām vērtībām. Taču tas, kam gribu pievērst uzmanību, ir tas, ka pašas references vērtības nav mainījušās. Tātad iekavās redzamās bruto vērtības, tās ir tieši tās pašas, kas bija arī jau izdotajā dokumentā. Un tātad šīs te jaunās, kas nav iekavās vērtības, tās ir pēc šīs te neto sistēmas aprēķinātās vērtības. Tas, ko gribu šeit arī uzsvērt, skatoties šo te tabulu, ir tas, ka, kā jau mēs arī redzējām šodien, tad liela daļa no šiem te samazinājuma līmeņiem, kas ir LRB, tas ir Latvijas references betons, ir jau iespējams sasniegt šodien. Tātad komitejas uzskatā, un arī mēs redzējām dzīvē piemērus, ka šie te līmeņi, kas ir līdz pat 30% samazinājumam no references līmeņa, tie ir sasniedzami šodien ar salīdzinošu mazu piepūli no betona ražotāja. Taču nākamie līmeņi, kas ir 50–60%, tie jau ir sarežģītāki un varbūt ne visiem ražotājiem iespējams būs šāds te līmeņus sasniegt. Tāpēc, ja projektā tiek specificēts šāda līmeņa betons, tad noteikti mums tam būtu jāsaskaņo tas ar ražotāju. Un par līmeni, kas ir 60% samazinājumu un uz augšu, šie mūsu uzskatā patreiz vēl nav īsti sasniedzami ar tādiem mainstream projektos, tad ikdienas projektos. Bet noteikti kaut kādos īpašos izpētes projektu ietvaros to noteikti ir iespējams sasniegt. Un tas arī viss no manis. Paldies par uzmanību.